ilgtermiņā perfekcionismu nav iespējams uzturēt nevienā dzīves jomā, nevienā. Ne vecākošanā, ne sportošanā, ne lielos vilcienos. Laikam tā lielā ārka ir tāda, ka es esmu saistīta ar kulināriju. Par to arī stāstu Instagramā. Studēju pediatriju. Strādāju arī ātrajā palīdzībā pediatrijas brigādē. Un es pēc tā visu sapratu, ka es to daru vienkārši tāpēc, ka man to patīk bērni. Un tad es sapratu, ka man vienkārši pašai vajag bērnus. Kā to visu savieno ar visu šo ģimenes dzīvi? Ļoti grūti. Ļoti grūti. Mēs esam Cēlums maize komandā, maiznīcā, kurai mēs idejai sākumā, man liekas, 3 reizes pateicām nē. Jā, jo mēs tikai sestdienās. Tā pirmā sestdiena bija, ka Cēlums vienkārši teica, viss mums ir jāsāk. Viņš vienkārši atslēdz durvis, tur nebija nekā iekšā. Es sev arī saucu par tādu sociālo tīklu un vispār tādu blogeru dinozauri, jo es to daru jau 10 gadus sanāk. Galvenais ir regularitāte un nevienmēr kvalitāte ir tik svarīga, diemžēl. Par apartamentiem, ko atvērāt šajā vasarā. Tur ir pati viņus tā kā, pēc viesiem satīvi, vai ne? Tas nebija tāds vārds, šitas ir grūtāk nekā. Ko ļoti daudz sievietes cīnās mūsdienās, tas tā pašrealizācija un būšana par mammu. Un tad tev visu laiku ir tas konflikts, jo tu gribi būt perfekti abos. Tu gribi vienkārši abus. Tu gribi strādāt, tu gribi karjeru, tu gribi studēt, tu gribi augstāko izglītību, vēl ar hobijiem nodarboties, bet tu gribi arī būt klātsoša mamma. Un tas ir, es teiktu, neiespējami. Tā, Katrīna, paldies, ka piekriti sarunai. Mēs tā kā pazīstam līdz šim neesam, bet man liekas, mēs viens otru zinām un gandrīz jau pa pusē sveicinām, vai ne? Kaut kur garām ejāt ielā. Citreiz nevar saprast, jāsveicinās, bet tagad būs. Tagad mēs esam runājuši, tagad viss, tagad jāsveicinās. Es tev gan palūkšu izstāstīt par sevi, iepazīstināt ar sevi, bet, lai tev būtu mirklīts apdomāties, es varbūt varētu sākt ar sevi. Jā, lūdzu. Jā. Tātad man ir 3 dēli, pavisam maziņi īstenībā. Vienam ir 9 mēneši, vienam 3 gadi, vienam 5 gadi. Jā, tā kā ir ko darīt. Precējies es esmu ar savu vidusskolas mīlestību. Kopš tā laika arī esam kopā vēl joprojām. Un ārpus tā visa es tā kā cenšos pamatā uzņēmējiem palīdzēt izstāstīt to viņu stāstu caur foto, video un tam līdzīgi. Nu, jau arī podcasts savā ziņā to ietver. Jā. Kā ar tevi? Paldies. Es esmu mamma, arī 3 bērniem. Vecākajiem Augustam ir 8 gadi tikko palika, Ausmai ir 4 un Leonam ir 9 mēneši arī. Tas ir vienaudži. Nu, viņiem kaut kāds mēnesis starpība, man liekas. Jā, viņiem tulīt būs 10. Šomēnes būs 10 Leonam. Jā, esmu precējusies ar Aigaru. Aigars ir mans vīrs jau 11 gadus. Mēs apprecējāmies ļoti jauni. Tagad, man liekas, ka skatos atpakaļ, man liekas, kurš ļāva tādiem bērniem precēties. Tajā laikā likās, ka viss kārtībā, mēs visi saprotam, mēs esam pieauguši. Tajā laikā vispār likās, ka visi saprotam. Jā. Tā tad, mēs ātri sākām dibināt ģimeni un pirms 3 gadiem pārvācāmies no Rīgas dzīves uz Kuldīgu. Un kopš piedzima bērni, principā, es esmu mamma mājās ar bērniem, tā ir teikt, bet es vienmēr, ja pirms bērniem man likās, ka es tikai gribu piedzemdēt bērnus un pēc tam būt mājās, un man nekas cits neinteresēs, kā es teicu, es neesmu nekāda karjeras sieviete, un man neko citu nevajag, tikai bērnus. Tad, kad viņi piedzima, es sapratu, ka tā nav. Tas, laikam, praksē pārbaudījās, ka man tomēr visu laiku ir kaut kādas idejas un domas, un tad jau pirms augusta piedzima, pirms pirmā bērniņa es sāku rakstīt blogu, kulinārijas blogu. Es par nezinu, cik man intro ir jāstāst, es jau sāku kaut kā. Droši, viss kārtībā. Es vispār studēju medicīnu, tas bija tāds mans pirmā tāda lieta, ar ko es nodarbojos, studēju medicīnu, 4 gadus nomācījos Stradiņos, gandrīz pabeidzu, 6 gadi kopā jāmācās. Pēc 4. gada es sapratu, ka es esmu ritīgi izdegusi. Es gribu paņemt pauzīti.
Un mēs bijām tikko precējušies, un mums bija iespēja bišķiņ paceļot pasaulē. Mēs aizbraucām uz Ameriku, vēl šur tur. Un es tajā gadā sāku gatavot ēst, aiz neko darīt, jo man burtiski bija apstājusies viss man dzīve. Un es no rīta nevarēju izkāpt no gultas, jo man likās, ka dienai nav jēgas, nav nekādu mērķu. Un Aigars man palīdzēja īstenībā. Viņš man katru dienu lika kaut kādus mazus uzdevumus tajā laikā. Un tā radās mans blogs no nevarēšanas izkāpt no gultas. Viņš bija tas, kas man tā kā iedeva virzienu un teica, vai pamēģini, tev patīk tur taisīt ēst un tā. Un, jā, tā aizsākās blogs, un tad kopš tā laika līdz šodienai ir pagājuši kādi 10 gadi, un tajā laikā ir viss kaut kas pa vidu bijis, viss kaut kas projektveidīgs un tā, bet lielos vilcienos, laikam tā lielā arka ir tāda, ka es esmu saistīta ar kulināriju, par to arī stāstu Instagramā, un tad veidoju meistarklases, kas šobrīd ir pauzītas, un sadarbojos ar dažādiem uzņēmumiem. Jā. Visu kaut ko vajag saistībā ar ēdienu, var man paprasīt, varbūt es varēšu palīdzēt, varbūt nē, bet dažreiz sanāk, jā. Kas bija tas, ko tu studēji medicīnā? Par ārstu vispārīgā medicīna, jā. Tieši pediatrijas novirzienu, jo bija jāizvēlās pēc, man liekas, 2. kursa vai 1. bija jāizvēlās, un studēju pediatriju, un strādāju arī ātrajā palīdzībā pediatrijas brigādē, un es pēc tā visu sapratu, ka es to daru vienkārši tāpēc, ka man ļoti patīk bērni. Un tad es sapratu, ka man vienkārši pašai vajag bērnus. Bet šobrīd noder tās zināšanas, ne? Kaut kādā ziņā. Jā, noder. Ļoti daudz, kas jau ir aizmirsies. Un tie pirmie gadi studējot medicīnu ir ļoti, ļoti teorētiski. Tur prakses ir samērā maz. Tik, cik tu pats esi gatavs. Es arī gāju tur voluntēju slimnīcās un strādāju un tā. Tad kaut kādas zināšanas ir iegūtas, bet jā, tās ir ļoti smagas teorētiskās studijas, kuras vienkārši tev norauja jumtu pilnīgi. Un, jā. To blogu tu sāki arī esot projām? To blogu es sāku Rīgā. Jā, tad, kad es paņēmu akadēmisko, sāku Rīgā, un tad mēs sākām ceļot, un es viņu tikai vilku līdzi visur. Un tas ir tas, ko mēs iepriekš aizkadrā runājam par to entuziasmu, kad tu kaut ko sāc, tad tas gatavs tā kā visu, ko vajag tam darīt un tam veltīt, un tā arī bija. Mēs ceļojām, un mēs visu kaut kur gatavojām pa ceļam un fotografējām, un tie pirmie blogi ieraksti kaut kādā ziņā arī dokumentēja mūsu tā laika dzīvi, kad mēs bez bērniem kaut kur braukājām un tā. Un tas bija tik forši. Tagad, protams, ar 3 bērniem ir tā, ka ir ļoti grūti vispār atrast laiku kaut kam, un bišķi pamainījies tas virziens, jā. Jā, es par to arī gribēju tev jautāt īstenībā, kā tu šobrīd to visu apvieno. Jo tev ir vēl, nav jau šobrīd tikai blogs. Nav, vai ne? Jūs tu vēl Cēlums maize darbojies savā ziņā, un jums vēl ir apartamenti arī šovas ir atvērušies. Jā. 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 Kā to visu savieno ar visu šo ģimenes dzīvi? Ļoti grūti. Ļoti grūti, jā. Man liekas, jebkurš cilvēks, kas dara kaut kādas vairākas lietas un ir vēl ģimene un draugi un kaut kāda sociālā dzīve, visi kā viens var apgalvot, ka tas ir grūti un nāks vienkārši ļoti daudz ko upurēt. Tas vienmēr ir jautājums par to, no kā tas gatavs atteikties un kur tas gatavs veltīt savu enerģiju. Un es no ļoti daudz kā atsakos šobrīd savā dzīvē. Es atsakos no laika sev, kas ir tāds, kas īstenībā ir ļoti svarīgi, bet man tā šobrīd ir ļoti maz, tāpēc man viņš ir tāds, man par to ir jācīnās šobrīd, bet jo tā enerģija aiziet visu kādās citās lietās. Vienkārši ir grūti, jā, nav viegli, bet man liekas, ka vismaz mēs ar vīru esam tādi, ka ja mums kaut kas ir svarīgs, tad tas nekas, kas ir grūti. Tas dienas beigās tu nodzīvo to grūto dienu un tu saproti, ka šis bija tā vērts. Ja jau nebūtu tā vērts, tad mēs to nedarītu, vai ne? Un tā. Un mēs nekad neesam par to, ka tā kā izvēlēties vieglāko ceļu un ātrāko, īsāko ceļu. Mēs vairāk esam par to, ka tā kā, ja tev kaut kas ritīgi patīk, par ko deg sirds, tad vienkārši jāiet tajā iekšā. Un tā bija arī ar, mēs esam Cēlums maize komandā, maiznīcā, kurai mēs idejai sākumā, man liekas, 3 reizes pateicām nē. Jā, jo ne pašai idejai, mums šī ideja likās brīnišķīga, jo šī ideja nāk no mūsu draugiem, no Aigara un Kristīnas Cēlumiem. Tas ir viņu izlolotais sapnis jau ļoti daudz gadu garumā, un kad mēs pārvācāmies uz Kuldīgu, viņi bija īstenībā tādi vieni no pirmajiem vietējiem, var teikt, kas mūs ritīgi uzņēma un lika mums justies šeit labi.
un palīdzēja un izstāstīja, kurās dienās tirgus strādā un kur labāk gaļu nopirkt un tādā garā. Un viņiem bija šis projekts iesākts jau, viņi bija uzrakstījuši projektu lauka atbalsta dienestam, dabūjuši jau finansējumu, bet tur tā kā attiecīgi jāizdara visi tie praktiskie soļi, lai tos finansējumu iegūtu. Un tad tas projekts bija jau ievilcies arī dēļ Covid, un tad viņi aicināja mūs ar Aigaru palīdzēt, startēt to visu. Un mēs tajā brīdī mēs ar Aigaru paskatījāmies uz savu dzīvi. Mēs mums vienkārši nav. Šitam nav laika, šitas nebūs. Jo Aigars arī vada biznesu, kurš pamatā Rīgā, un viņš dzīvo Kuldīgā, un viņam ir arī tā braukāšana un viss. Un mēs teicām nē, tad mēs kaut kāds vairākas reizes pateicām nē, un tad vienreiz mēs ar Aigaru runājām, ka man liekas, ja tas tiešām notiks, mēs tik nožēlosim, ka mēs esam daļa no tā. Un tad mēs piekritām, un tad mēs palīdzējām visu to startēt un palīdzam katrs ar tām savām stiprajām pusēm, kas ir Aigaram, kas ir man, un tad Celmiem ir tās viņa, un tad mēs tā visi nākam kopā, katrs ir kaut kādu savu lietu. Man liekas, jums jau tur tāda ritīgi laba komanda sanāk, saliekot visas tās lietas kopā. Jā, īstenībā mēs ļoti labi papildinām viens otru. Man liekas, mums katram ir savas stiprās puses, un viņas diezgan maz pārklājās. Katram ir tā viņa. Ēdienas mums visus, protams, vieno, mums visiem patīk ēst, garšoties, tad mums visiem arī sanāk gatavot. Bet, Aigars, mans Aigars, mums ir 2 Aigari. Mēs vakar tieši arī bijām ar viņiem ārā, un es teicu Aigar, un tad viņi abi tā reizē, Es domāju, mums vajag tās iesauks. Bet abi, manam Aigaram ir tā dizaina puse. Celms ir par maizi un ēdienu un kafiju un visas praktiskās kafejnīcas lietas, kas ir 1001, kas ir vienkārši apbrīnojami, kā viņš ir visu tie galā. Un tad mēs ar Kristīnu vairāk pieslēdzamies arī ar jaunām receptēm, kaut ko vajag papildināt, kaut ko izdomāt, kaut ko, un arī uz vietas šeit pastrādājam, un tad es nāku ar savu to sociālo tīklu pieredzi un vadu Instagram kontu, un ir forši, zin kā, tad, kad, protams, varētu vairāk pieslēgties, varētu vairāk darīt, bet mēs darām tik, cik mēs varam, un šķiet, ka ir forši un izdodās, un galvenais, ka cilvēkiem patīk. Man liekas, ka ļoti patīk. Mēs tā uzreiz par to celmas maizi iesākām runāt, bet paturpināsim arī par to. Kāds bija tas pirmais iespējas, kad tur cilvēks stāvēja rindās ārā sestdienu rītā? Bija forši, ne? Tā vismaz tu tā saproti, kad... Jā, tas bija ļoti sirreāli sajūta, jo man liekas, ka pēc pirmās, mēs sākumā atvērāmies tikai sestdienās. Tā pirmā sestdiena bija, ka celmas vienkārši teica, viss mums ir jāsāk. Viņš vienkārši atslēdz durvis, tur nebija nekā iekšā. Un man ir tik šausmīgi žēl, ka mēs neesam safotografējuši. Kaut kā tajā brīdī vispār tas neienāca prātā. Tā kā tur tagad fočēja kā pirms, tur stilīgos varētu uztaisīt rīliņus, kā tur pirms un pēc. Es mēģināju uz mūsu gada jubileju uztaisīt tādu pirms un pēc, un reāli nesanāca, jo mums nav vispār bilžu. Bet viņš vienkārši uzcep kaut kāds 30 kukulīšus, no kuriem, man liekas, puse piedega, jo viņš nebija vēl to krāsni ietastājis, un tas ir pilnīgi citādāk nekā mājās cept. Un mums bija tāds zems galds, viņš tā galda uzlika tos kukulīšus, mēs ar Aigaru un manu Aigaru atnācām. Un saka, Klau, man liekas, mums vajag sviestu. Saka, labi, aizskrēju uz saldo ap stūri, nopirku sviestu, uzlikām sviestu, maizi un vienkārši aicinājām cilvēkus iekšā. Un jau nākamajā sestdienā jau tie cilvēki jau bija vēl vairāk, un man liekas, ka pēc tās kaut kādas otrās sestdienas jau par mums bija raksts Kurzemniekā. Un mēs bijām ļoti satraukušies, tāpēc, ka mums nebija vispār vēl nekā oficiāla biznesa. Mēs bijām tikai pataustīties, paskatīties, kas notiek un tā. Un mēs bijām Kurzemniekā, un mums sāka nākt, mēs oficiālais darba laiks bija no 8, man liekas, mums no 7 sāka nākt pensionāru pūles, kas uz tirgu iet arī un nāk garām un pēc rūpmēzītes. Un tajā brīdī, kad nāca tie seniori un pirka to maizīti un nāca pēc tam vēl, un tad mums bija tā sajūta, ka mēs esam izdarījuši kaut ko pareizi, jo vienmēr nāks tie jaunieši, kuriem patīk jaunas lietas, un jauna kafejnīca vienmēr ir kaut kas tāds, kur jāatnāk stilīgi, tur jāapmēģina, tur kaut kas jauns un tā. Bet tas, ka atnāk seniori un viņi nāk vēl, tas bija, man liekas, tā bija tā sajūta, ka šis ir īstais virziens, šis ir pareizi, jo mēs jau no paša sākuma ļoti gribējām
Vai tā vieta ir tāda, kur visi jūtās gaidīti, ka tā nav tā vieta, kur tu atver durvis un tā kā... Tad drīkst nākt. Jā, tā kā mēs dažreiz smejamies citās kafejnīcās. Tas nav nekāds uzbrauciens citām kafejnīcām, bet citās kafejnīcās tualeti izmaksā tik, cik mums izmaksā atvērt visu maiznīcu. Nu, tas līmenis, ja, ka par visu ir tik nenormāli pārdomāts. Par katru mazāko detaļu, kas ir forši tā var, ka mēs tā nevarējām. Mums ir tāds ļoti liels do-it-yourself projekts šis viss. Un tāpēc mēs gribējām, lai visi jūtas gaidīt, gan ģimenes ar bērniem, gan stilīgie jaunieši, gan seniori. Un šķiet, ka tā ir sanācis. Ir. Jā, mēs Man ļoti patika arī tas variants, kur jūs tā kā sadarbojāties ar kopu. Mēs bijām aizgājuši arī ar ģimeni. Es redzēju arī, ka tu tur darbojies uz pilnas lodzes iznāsāji. Jums tur bija arī neliels pārsteigums, ka tik daudz, vai ne? Jā. Es tā vismaz sapratu. Es iegāju pie Žaņa, kā ir. Gani traki. Jā, Žanis teica, ka viņš bija gatavs 100 porcijām, 100 cilvēkiem. Es jau uzreiz teicu, ka nebūs 100, ka būs daudz vairāk. Bet visi bija kaut kādi šausmīgi pieticīgi. Man liekas, bet mums tur saslēdzās arī tas, ka bija laikapstākļi, bija kā aprīļa pēcpusdienās, saulains un skaists un vispār netipiski oktobrim. Un mēs tā secinājām pēc tam ar kopas komandu, ka mums sanāca tos savus burbuļus savienot kopā. Viņiem ir tas savs burbulis, cilvēku, mums ir savs, un tagad viņi satikās, un mēs viņus ieraudzījām, un viņi ir daudz. Un tas bija ļoti patīkami. Jā, bija ļoti traka diena, un mēs jau pēc tam Instagramā rakstījām, ka atvainošanos tiem, kuriem varbūt tas bija kaut kas netika tik kvalitatīvi, varbūt, kā mēs bijām iecerējuši, jo mēs tiešām nebijām gaidījuši tik daudz cilvēku. Bet man liekas, tas ir forši šāda veida sadarbības veidot īpaši mazpilsētā, kur mēs īstenībā visi viens otru pazīstam. Mēs visi esam lielos vilcienos draugi vai vismaz ir draudzīgas attiecības. Un tad tā kā ir forši apvienot spēkus un iedot pilsētai vēl kaut kādu vērtību, jo man liekas, tas kuldīgai, kā beigās tas bija tāds kuldīgs festivāls, gan visi kuldīgi bija pilni cilvēkiem. Sabraukuši cilvēku. Jā, un man liekas, tas kuldīgai ir vērtīgi un mēs noteikti turpināsim. Forši, prieks dzirdēt, noteikti vēl. Jā, tad droši nāc, jā. Forši, ka ir tā vieta, kur tev tās arī savas receptes, man liekas, ne? Ieviest un iedot to savu no sevis. Jā, es tā sākumā nebiju tā varbūt domājis tik ļoti. Es vairāk tā kā domāju, ka es būšu tāds klusais no malas kaut kāds partners un ar sociālajiem tīkliem palīdzēšu, kas man nāk diezgan viegli un man to patīk darīt. Bet kaut kā, jā, tā ir tāda forša platforma īstenībā, jebkuram no mums komandā. Mēs arī saviem darbiniekiem, kas ir mūsu meitenes, kas strādā ar mums, mēs arī sakam, ja jums ir idejas droši, tā kā te nav vispār nekādu noteikumu lielos vilcienos. Ja kaut kas ienāk prātā, dodiet virsū un jā, ir bijis forši kaut ko domāt, kaut kādas jaunas lietas, vai mēs atbraucam kādā ceļojumā, kaut ko pagaršoju kādā kofiju šopā, un tas reiz čatiņā raksta, mums vajag tagad. Jā, šitas tagad ir topā Eiropā, mums arī vajag. Un jā, ir forši, man ļoti patīkami. Sociālajie tīkli, tas ir principā tas, kur tu tā kā izveidoji to savu platformai, ne? Un tev ir arī diezgan daudz sakotāju. Skatos 16,000 Instagramā. Jā, mūsdienās jau laikam tas vairs nav baigi daudz. Es nezinu, kā tikt pie tiem. Man liekas, ka bija laiks, kad varēja tikt pie sakotājiem. Šobrīd, lai tu viņus uzaudzētu, tur ir kaut kam jau būt apakšā. Es sev arī saucu par tādu sociālo tīklu un vispār tādu blogeru dinozauri, jo es to daru jau 10 gadus sanāk. Tas ir tā kā tie, kas tagad ir populāri Instagrameri un blogeri. Viņi, tā kā, tad, kad es sāku, sanāk, viņi vēl, nezinu, mācījās varbūt 4. klasē vai kur. Un tas liek padomāt par to, kā laiks skrien. Bet jā, tad, kad sāku to visu, tad Instagrams bija pilnīgi citādāks. Tas jau nebija kā tagad. Tur nebija neviena reklāma. Tur sakoja tavi draugi un ģimene, un tās bildes bija tādas, kādas viņas bija. Un es atceros, ka tad, kad sāku blogu, tad man uzrakstīja, tajā laikā tas bija veikals Biotēka. Tagad viņi pārdēvējušies par Livin, un viņi joprojām ar viņiem ir sadarbība, kas ir diezgan traki, tā padomā visu šos 10 gadus, ar pārtraukumiem, bet tā kā. Un viņi bija pirmie, kas man uzrakstīja un teica, Klau, mēs gribētu sadarboties, un viņi toreiz man iedeva milzīgu produktu maisu, un tad man bija tāds, wow, man ir bezmaksas
tur zemesrieks sviests, cik forši. Un tad es tos produktus tur fotografēju, receptēs liku un tur liku Instagramā. Un tas bija kaut kas tāds pilnīgi jauns. Nebija jānorāda, ne, ka tur ir reklāma, ne, ka tas ir dāvināts. Vai ne? Pilnīgi tāds mežonīgi rietumi. Tur katrs darīja, ko gribēja. Un tad tas bija tāds pilnīgi citādāks laiks. Un tad jau pamazām tas ir pārvērties par to, kas tas ir tagad. Un kā es saku, man ir Instagram man ir tās love-hate attiecības, ka no vienas puses man ļoti daudz, kas ļoti patīk, un no otras puses man ļoti daudz, kas nepatīk, kā droši vien daudziem, un tāpēc man ir tā, ka man vajag ik pa laikam paņemt pauzīt, un tikko arī piedzima Leons janvārī šī gada, tad es līdz augustam, principā, paņēmu pauzi, tāds 8 mēnešus kārtīgus, un tad atkal man bija tāds, tā kā forši, kaut kas notiek, kaut ko gribas padarīt. Bet tagad jau atkal jūt, ka man jau atkal ir tāds, ka man ir bišķi pa daudz. Jā, kaut kā gribas paņemt to labo, to, ko sociālajā tīkli dod. Gan darba ziņā, gan finansiālā ziņā, gan vienkārši tādā enerģijas ziņā, ko tu uzņem, kādu informāciju. Un arī attiecības ir ļoti forši izveidojušās caur to, bet no otras puses tas paņem arī ļoti daudz enerģijas. Jo, kā es saku, kad mēs ar sociālajiem tīkliem uzzinām ļoti daudz ko mums normāli nevajadzētu uzzināt. Ne? Par to, kas notiek cilvēkam, nezinu, pat ne blakus pilsētā, citā valstī. Pasaules pusē. Jā, un tā informācija pēc tam dzīvo tavā galvā, un tu neko vairs nevari izdarīt. Tu pēc tam pēc kāda laika viņi tur uzpeldēs, un tu attiecinās pret savu dzīvi un varbūt jutīsies sliktāk tajā dienā, tāpēc, ka kāds ir bijis ceļojumā Taizemē, bet tu tikmēr maini pamperi jau 5. tajā dienā. Pelēkajā novembrī. Tāpēc kaut kā man ir tā taustīšanās sajūta, kas īsti nesaprotu, kā mūsdienās būtu tur. Jo tad, kad tas sākās, tas bija tirtīgi kaut kas pilnīgi cits. Nebija tāda storija, vēl visi lika tur vienkārši to bildi. Tur redzēja skaistu saulrietu, tu ieliksi skaistu saulrietu. Tagad tu ieliksi skaistu saulrietu, tas varbūt tur, nezinu, tur vispār algoritms viņi pat neparādīs nevienam. Kādam parādīs, ātri viņš tur pazudīs. Jā, tieši tā. Jā, bet, protams, tā lielos vilcienos ļoti, ļoti pateicīga par visu to, ko tas man ir devis. Un man ir tik superīga auditorija, kas ir ļoti, ļoti tāda atsaucīga. Un arī tad, kad es veidoju meistarklases, to var just, ka man ļoti ātri nobuko klases. Un tāpat arī strādājot maiznīcā, es jūtu arī to atdevi no saviem sekotājiem, kas brauc ciemos un to arī pasaka. Tā kā, es speciāli atbraucu, tāpēc, ka tu ieliksi tur storiju un tā. Un tas arī tik forši. Tā ir tā foršā puse, tā ir tā pozitīvā pusdaļa, kuras arī man negribētos to nekad pārtraukt. Bet jā, man vajag tā pa sezonām kaut kā. Tu izjūti to, ka tu tur neesi, tad tā kā, nezinu, kāds tur sāk atsakot vai paliek mazāk aktivitāte? Es baigi īstenībā neesmu tā skatījusies, jo es cenšos nepievērst uzmanību tām lietām. Ļoti labi, ne? Jā, tas ir svarīgi. Jā, tad, kad es paņemu pauzi un tad, kad es atgriežos, ir milzīga aktivitāte. Es nezinu, vai tas ir algoritmu dēļ, vai tas ir tāpēc... Jā, vai tas ir tāpēc, ka cilvēkiem tiešām interesē, ko es esmu sadarījis par šo laiku. Es nezinu, varbūt abi. Bet es cenšos nesakot līdz tām visām featurām, tiem noteikumiem, kā ir pareizi un kas, jo pirmkārt nav tam laika. Un otrām kārtām man vienmēr ir gribējies, lai mans Instagram konts ir maksimāli dabisks, un tāpēc, tad, kad man ir sezonas, kad man nav ko teikt, tiešām nav vienkārši ko teikt, mums visiem tā ir, kā izspiest kaut ko no sevis neiespējami, tad es arī neko nesaku, un tad ir sezonas, kad man ir ko teikt 10 reizes dienā, un tad es arī izbliežu to pulveri, un tad kādu laiku kā varbūt tas mierīgāk, un es sapratu, ka tas man strādā vislabāk, un es negribu tur iestresot, cik os tur jāliek, tur ieraksts, lai tur vairāk cilvēku viņi apskatījos. Man liekas, tie, kam vajadzēs, tie redzēs. Un tie, kam vajadzēs, tie saglabās, tie apskatīsies, tie atnāks, tie, nezinu, uzrakstīs vai neuzrakstīs. Es nekad neesmu bijis no tiem, kas tur lūksies, lai cilvēki tur nolaiko man ierakstu, jo tur, jo tā ir influenceru alga. Nav tā. Jā. Man gribas, lai tas ir tā maksimāli dabiski un vienkārši. Tie sociālo tīklu pieredzes nodara tagad ir ļoti cēms maize, vai ne? Jā. Ko tu esi varbūt secinājusi no šiem sociāliem tīkliem? Sākot, piemēram, kā dabūt to savu auditoriju vai kaut ko?
Tieši tā kā biznesam? Jā, biznesā. Jā, es esmu secinājusi to, ka galvenais, laikam jau ne tikai biznesiem, bet vispār, ja gribas, tas ir saistīts ar biznesu, jebkurā gadījumā, galvenais ir regularitāte. Un nevienmēr kvalitāte ir tik svarīga, diemžēl. Es zinu, ka visiem estētiem un tiem, kuriem patīk, ir perfekti. To ir sāpīgi. Jā, manam vīram arī tā ir. Bet viņš man šajā jautājumā uzticās, viņš beigti netiesā. Ja sākumā bija tā, ka es centos tur katru postiņu tur taisīt, mums bija tur fotosesijas. Un ar kameru, protams, ar telefonu nē. Viss tur bija tur tā, un tur Aigars bija uztaisījis pirmās bildes, mans Aigars, jo viņš ļoti labi fotografē, un viņam ļoti labi viss dizaina puses sanāk. Un viņš bija tur salicis to pirmo, to feedā, tās bildes pirmās, un tagad vajadzētu censties tur šitā, tur tādā. Un tas vienkārši ātri jau pēc mēneša vairs nebija iespējams, tāpēc, ka tā ir, man liekas, viena no tādām kļūdām, ka tu sāc kaut kā tu nevarēsi turpināt ilgtermiņā. Un tad, kad tu sāc, tu neparēķini to, ka tev būs dzīve pa ceļam, kad, nezinu, tu saslims, tev bērni saslims, nevienam nebūs laika uztaisīt kaut kādu fotosesiju, un tad beigās tie Instagram kontā lēnām nomirs devīgā nāvē, un tu ieej kaut kādas kafejnīcas Instagramā, un tu redz, ka viņiem pēdējais posts ir bijis pirms 3 gadiem, bet tā kafejnīca ļoti aktīvi darbojās. Viņi vienkārši vairs neizmanto sociālos tīklus, jo viņi saprat, tā kā mums šitam nav laika, mēs nevaram visu laiku taisīt fotosesijas un smukas bildes un tā. Un līdz ar to es ļoti ātri atmetu to perfekcionismu un vienkārši ar telefonu bliezu, nezinu, ieeju maiznīcā, Aigar, tā kā Salms, pasaka kaut ko ātri. Un es sapratu, ka tā ir ļoti liela atsaucība. Man liekas, ka cilvēkiem ļoti svarīgi ir vienmēr redzēt, kas stāv aiz tā zīmola, jebkurā zīmolā, es domāju. Droši vien ar kaut kādiem izņēmumiem, varbūt milzīgiem, bet tādiem maziem uzņēmumiem svarīgāk ir tas cilvēks aiz tā, nevis skaistas bildes. Un tad tas, ko es cenšos darīt, cenšos parādīt to, kā arī tur pie mums ir, ka tur ir ļoti vienkārši, ka tur ir ļoti cilvēcīgi, ka tur ir mīļi, jauki, garšīgi. Un to var panākt vienkārši ar telefonu, nofilmējot ātri 3 sekundes, ieliekot Instagramā, un tas aizsniedz cilvēkus, un viņi ar to kaut kādu vienkāršo video no virtuves aizkulisēm, kur Aigars mīca to mīklu, viņi var daudz vairāk sakonektēties nekā ar perfekti glancētu, skaisti noformētu bildi ēdienu. Un tās skaistās bildes man arī ļoti joprojām patīk. Un tad, kad ir laiks, tad es tā kā savam priekam arī un tā, lai tur arī kaut kas būtu tāds skaistāks, arī nofotografēju. Bet tā, es domāju, ka galvenais ir regularitāte, galvenais ir parādīt tos cilvēkus, to cilvēcību un neiespringt uz perfekcionismu. Jo ilgtermiņā perfekcionismu nav iespējams uzturēt nevienā dzīves jomā, ne vecākošanā, ne sportošanā, ne ēšanā, nekur, ne mājas kārtošanā. Perfekcionisms man, diemžēl, es nevaru. Un līdzīgi arī šeit, man liekas, galvenais ir darīt, jā. Vispār jau, man liekas, nezinu, tik daudzās jomās es sapratu, ka tā regularitāte ir tomēr svarīgāka nekā nezinu, kaut vai par šiem treniņiem. Ja tu ej regulāri, kaut vai nedaudz dari, pēc laiks jūti, ka ir atšķirība. Jā, tieši tā. Un to ir īpaši grūti, man liekas. Es nezinu, vai tas nāk no bērnības kaut kas, kas ir iedzīts iekšā. Ka ja tu ja nevar uz 100%, tad labāk nedarīt nemaz. Un man tas ir ļoti izteikti. Nezinu, ja tur šodien nevar saņemties ēst veselīgi, ja jau no rīta apēdu tur šokolādes, tur kaut kādu gabaliņu, tad jau es varu visu atlikušo dienu vispārējo tāflīt noēst, jo tas kādas starpības jau tā kā. Es jau sāku. Tā ir, un man liekas, tas perfekcionisms nevienā jomā nav veselīgs, un es arī to saprotu arī vecāku lomā esot, un esmu ļoti daudz aplauzusies un ļoti daudz cīnījusies ar to savu iekšējo perfekcionistu, kurš nespēja sasniegt to perfekcionismu, bet kaut kāds tas iekšējais tiesnesis visu laiku tā kā saka, nē, tev vajag, tam ir jābūt, to vajag. Un tad tas novad pie tāda konstanta gruzona, tāda uz tāda lēna, degoša gruzona tavā dzīvē, jo tas, viņš tā gruzd, un tad vienā brīdī vienkārši jāsaprot, ka ir jāatsakās no tā perfekcionisma un jādara labākais, ko tajā situācijā var izdarīt. Un tā es cenšos, pie visām jomām. Ļoti ok. Es pats zinu, ka man arī tāda problēma. Es gribēju ierakstīt arī nelielu storiju Instagramā, es pieņemu telefonu.
Nē, nepatīk. Paņem citu, tur GoPro kameru. Nē, arī nebūs. Paņem vēl ar kameru, vēlreiz uzfilmē. Jā, smieklīgi, bet tāds ir. Nē, ja ir laiks un enerģija tās lietas darīt, tad jau ir forši, bet tad, kad uznāk dzīve ar visām dzīves lietām, tad beigās tas tavs bizness vai kas tur, ko tu sāc, tas beigās paliek novārtā. Man liekas, ka es vienmēr esmu bijusi tā teiciena piekritēja, ka better done than perfect. Tā kā šitas ir izdarīts. Un, protams, ir kaut kādas situācijas, kurās tas perfekcionisms tur kaut kad vajadzēs un tā. Tā kā varbūt ir mana vīra stiprā puse, viņš vairāk pie detaļām piedomā, un viņam ir svarīgi kaut kas, man ir tā galvenais, lai ir un ejam tālāk. Jā. Tā ir laba īpašība. Cerams, jā, ka neatspēlēsies kaut kad dzīves laikā. Tas jā. Par tiem uzņēmumiem, ir, man liekas, viens variants, kā var uzturēt to, ka tev ir, tur, nezinu, fotosesijas un tam līdzīgi. Vismaz es tā domāju, un es arī gribētu īstenībā ieviest šo kādam ekskluzīvu piedāvāt, ka tev ir kāds, kurš taisa to saturu, bet viņš atnāk tev, nezinu, 1-2 dienas mēnesī, sataisa saturu mēnesim, iedod to kalendāru, un tad pēc tā likt iekšā. Man liekas, tas ir veids. Ja tu katru pats tur mēģini, tad tev vienkārši tavu resursu paņem nenormāli. Tagad jau laikam arī paliek arvien populārāk aicina cilvēkus vadīt sociālos tīklus uzņēmumiem, kas, man liekas, ļoti, ļoti labi, ļoti pareizi. Bet, man liekas, šis modelis ļoti labi strādā, bet tur tāpat ir jābūt tam bišķiņam, lai tas nav tik mehāniski. Jā. Ka tur nevar visas būt tās skaistās bildes. Un, man liekas, tas ir tas, no kā bieži vien tie uzņēmēji tā kā baidās parādīt kaut kādu neperfekto pusi. Un mēs arī tikko maiznīcā, man liekas, pagājušajā nedēļā, es ātri skrienot tur cauri, vienkārši skatījos Aigars mīt to mīklu. Es tur paņēmu telefonu, es saku, Aigars to filmēju. Viņš tieši spaiņos mīcīja, tādos nesmukos, tādos saldā krējuma spaiņos. Viņš saka, nē, šitos spaiņus nevar rādīt cilvēkiem. Viņš tā kā tur mīc, saka, nē, lai viņš tur mīc, nē, šitos nerādīt. Un man liekas, un pēc tam cilvēki, es arī atstāju ar to visu audio un visu, un cilvēki pēc tam rakstīja tā kā tur, ka tur tik smieklīgi, vai tur tik forši un tā. Un tas... tad jautājums, ko tu vēlies panākt ar tā, vai tu vēlies radīt to iespēju, ka tu esi tā kā kruts, ja tu esi tāds augstāka plauktiņa zīmols, kas arī var būt, un tas nav, protams, tas tam ir vieta. Tas uzdevums. Jā, vienkārši mūsu tas uzdevums ir tāds, man liekas, parādīt to, ka tā kā, nē, te viss ir vienkārši nāc. Drīkst šeit nākt, viss kārtībā, jā. Jā, bet ir forši, ka uzņēmumi domā par to, kā tos sociālos tīklus padarīt ikdienišķākus un kā to tiešām uzturēt un forši, kā algot cilvēkus. Un, man liekas, tas pozitīvi. Viens no iemesliem, kāpēc es tā kā sāku šo darīt, man gribējās parādīt, ka, vismaz, ja es varu, tu arī vari. Jo es nekad neesmu bijis tāds, kurš runātu kaut kur sabiedrības priekšā vai, nezinu, augstskolā bija prezentācijas. Tas bija sarežģīti, parasti tur stāvēt un runāt. Bet var tikai jādara, jāsāk, un tad jau lēnām aiziet. Jā, man arī ir teikuši cilvēki, draudzenes un paziņas, ka kā, wow, tur tik labi tur sanāk, tu tik brīvi tā kā runā. Un es saku, bet ir iemesls, kāpēc es to daru reizi 3 mēnešos. Kas tur ierunāja kaut ko storijos vai kaut kādu video uztais, kur es esmu, varbūt bišķiņ biežāk. Jo man nav tā, ka tā ir mana komfort zona. Galīgi nē, vispār nē. Bet tad es saņemos, tad to izdaru un dzīvoju tālāk. Es jau vairāk tur darbojies un vispār kaut ko dzīvē dari. Saprotu, ka viss jau nemaz nav tā baigi nopietni. Jā. Manam Aigaram, runājot par Aigariem, kurš Aigars, manam Aigaram ir ļoti labs teiciens, ko viņš jau sen ir teicis. Tas man pavada visu dzīvi, ka neviens īstenībā nesaprot, ko viņi dara. Jā. Un tas tā atbrīvo jebkurā dzīves situācijā. Es vienmēr atcerēšos arī, ka viņš man bet safīrēju fotosesiju, ka man bija jāfotografē vienam Rīgā diezgan zināmam restorānam. Es nesaukšu, kas restorāns, lai nemeklētu bildes. Bet viņš taisīja zīmolu no savu uzņēmumu, un viņam vajadzēja fotografu restorānam. Un man bija kamera, un tas bija apmēram viss, kas man kvalificēja būt par fotografu. Un viņš safīrēja, ka es esmu šis fotogrāfs tajā fotosesijā. Un
Tas bija drausmīgi. Tas bija visu to fotosesijas. Vienkārši man reāli gribējās raudāt, jo es biju vienkārši burtiski restorānā tajā, un tur tas pavārs nesa visus tos smalkos ēdienus pēc kārtas. Vienā brīdī vēl atnāca īpašnieks, tā kā īpašniece tā restorāna vadītāja. Viņi visi skatījās, ko es daru. Un es biju nenormāli satraukusies, bet labi, es tur safočējās bildes. Un es aizgāju mājās un saprotu, ka lielākā daļa no viņām ir miglaina. Viņas vienkārši tā kā nedara. Un es rītīgi pārdzīvoju, tad mēs ar Aigaru kopā viņas kaut kā apstrādājām un nodavām. Un es tā kā kaut kā vispār par to biju aizmirsusi. Bet viss man tā pieredze ir diezgan tāda, ar tādu mīnusu zīmi kopā manā galvā. Un tad pēc kaut kādiem, 5 gadiem es nejauši tās bildes uzgāju tā restorāna mājaslapā vai Instagramā vai kaut kur. Un mājās, tas nav tik traki. Labās bildes, wow! Un es to izdarīju ar tiem resursiem, kas man bija, vispār nebija. Bet tur sanāca tikai vienkārši labi. Un, protams, tur, es nezinu, vai tagad ar šī brīža prāta es droši vien būtu teiks, nē, vai paņem kaut kādu labu fotografu. Bet tas vienkārši tas par to, ka īsti neviens tā kā, nesaprot, ko viņi dara. Ar to tu vari izbraukt uz to, ka tu vari visu kaut ko izdarīt. Un, protams, tur izdarīt arī slikti. Bet tā arī ir tā kā mācības stunda, un tu vari kaut ko mācīties no tā. Bet īstenībā tu vari izdarīt visu kaut ko ritīgi labu, ko tu nebūtu darījis pirms tam, jo tev liekas, ka nē, visi jau man tiesās. Tur restorāna īpašnieks skatās, viņš noteikti zina, ka es vispār nesaprotu, ko šobrīd daru. Visi viņi tur tā kā visi smiesies par mani un tā vispār nebija. Un beigās viss bija labi. Un, tā kā, man liekas, vispār nevajag uztvert dzīvi tik nopietni. Es esmu bijis arī šādās situācijās, kur visi skatās, kā tu kaut ko dari, un tev tā kā es varu to izdarīt. Tad tur tajā brīdī, nav tas tā. Tad tu tur ir tik sāc stresot sevi iekšā. Bet beigās kaut kā vienmēr viss saliekās. Kaut kā izkuļās. Jā. Meistarklases arī ir viena no lietām, ko tu taisi. Es redzēju, tagad bija Instagramā par zupām un adīšanu. Kas bija kā joks, bet pēc tam cilvēki panesās. Tas bija rītīgs joks, jo es šobrīd esmu sezonā, man ļoti patīk adīt. Šis ir mans adīts džempers. Ļoti skaists. Es redzēju arī bildes, bija ļoti skaists. Protams, ka silki Instagramā es lepojos ar savu džemperi. Un man cilvēki prasa par meistarklasēm ik pa laikam, jo es diezgan aktīvi taisīju pirms Leons piedzima. Kad vēl bija stāvoklī ar viņu, tad uz grūtniecības otro pusi es tā kā pārstāju. Un tad man gribas to kaut kad atjaunot, bet man šobrīd vēl mazais ir pietiekami mazs. Un tas resurss, lai uztaisītu meistarklases tā kā es gribu, ir ļoti milzīgs. Un man šobrīd šis resurss vēl nav. Un tad es tā kā vienu vakaru vārīju, es izvērīju nenormāli garšīgu zupu ar vienkārši izcilu buljonu, kurus tagad nenormāli pat lepojos ar viņu. Un tad es domāju, iedomājies, tu vienkārši izvēri zupu un adi. Kas pa laiku, cik labi pavadīts laiks. Tas ir cilvēkiem pat 30, tas tā kā jau ir šāda laika pavadīšana ir topā. Un es kaut ko tur garlaikojos, man liekas, ka Aigars ar bērniem bija kaut kur izgājuši, un es tā vienkārši ierakstīju to storiju, un es nākamā rītā pamodos, man liekas, tā kā, kas ir noticis, tā kā, kas notiek, kas smējos, man liekas, tad, kad man bērni piedzima, man nebija tik daudz vēstuļu ar apsveikumiem, kā bija tā kā, kur nu vēl pie trešā bērna. Vispār labi, ja vecāki atcerējās. Jā, tieši tā. Un cilvēkiem ļoti patīk tā ideja, un es vienkārši secinu to, ka cilvēki ir ļoti noilgojušies pēc kaut kā vienkārši, pēc kaut kā lēna, pēc kaut kā mierpilna, un man liekas tāda adīšana un kaut kā tur. Vēl ar kādu kopā, vēl tādu vienkārši. Tas communities, draudzības. Tas vienkārši man liekas secināt, ka tas ir kaut kas, pēc kā cilvēki ļoti ilgojas, un pēc kā mēs visi ilgojamies. Un tā kā es nezinu, man jau, protams, uzreiz tajā pašā dienā sāka griezties smadzenes, un es domāju, tās varētu tajā lokācijā tur vēl to piesaistīt un uztaisīt tur tādu. Jo man ļoti patīk organizēt pasākums, un man ļoti patīk domāt idejas un kaut ko radoši darīt un uzņemt cilvēkus, un man tas tā ir mans sirdslieta. Bet es laiku savu norauju stopkrānu pie tā, ka man ir mazs bērns. Un īstenībā, gribu teikt, 3 mazi bērni, vecākais jau vairs nav tik mazs, bet tie 2 mazākie ir tādi, kur viņiem diezgan daudz vajag manis, un tad es cenšos savas laiku bremzēt, laikam, kad es varēšu vairāk darīt, bet es nezinu, vai man izdosies nobremzēt, pirms tam tas neizdevās, es diezgan ātri jau sāku visu kaut ko darīt, bet katrā ziņā man gribas aicināt cilvēkus kopā, darīt kaut kādas jēgpilnas foršas lietas, patīk, ka salasās domu biedri, kad cilvēki dara kaut ko kopā.
Un, jā, kaut kas būs noteikti. Galvenais ir tikai, man liekas, aizdegt to liesmiņu, un tur jau sāk lēnām viņš gruzdēt kaut kur fonā. Ir, jā. Es domāju, ka pat, ja es to tagad neizdarīšu, tad, kad es izdarīšu to, tad, kad būs īstais laiks, bet tieši tad tas būs tāds labs nobriedis, tāds auglis. Jo es būšu par to ilgi domājis, un tā negribas tagad strept karsti, jo man tiešām sākumā likās tik smieklīgi, tā kā, tur vārās buljons 3 stundas, un mēs tikmēr tur, nezinu, lasu grāmatu vai ādām, un beigās izrādās, jā, cilvēkiem tieši to arī vajag. Un tas man arī lika tā kā domāt par to, ka tā dzīve droši vien ir tik strauja lielākai daļai no mums, ka varbūt kaut kas tāds tiešām ir kaut kas pēc kā cilvēki ilgojās. Jā, pēc šitā es tagad 2 lietas ienāca prātā. Viens ir tas, kad par to, ko tikko teicu, ka nenormāli strauji laiks paiet, un visi arī mēs vienmēr sakam, kā tie bērni tik ātri izaug, bet man liekas, mēs vienkārši mēģinām paspēt necilvēciski daudz lietas vienlaicīgi. Jā. Tas laikam bija tā lieta, ko es sapratu pārvācoties uz Kuldīgu no Rīgas, bija, ka man ir uzdāvināts laiks. Un es tā vienmēr saku, ka man liekas, ka vienkārši es atceros sākumā, tagad jau ir pierastāk tā ikdiena, bet pirmie mēneši bija tādi, ka es pamodos un man likās, ko lai mēs tagad darām? Kas man tagad ir jādara? Jo neviens nekur īsti nav jāved, visur var aiziet, viss noteikti daudz lēnāk, tev nekur nav jāsteidzās. Un tā, protams, tagad jau, kad bērni ir lielāki un visiem ir tur grafiks un pulciņi un tā, bet tāpat bērni kļūst patstāvīgāk, ātrāk. Tu vairs neesi tas nenormālais šofers, menedžers visu laiku, tad, kad viņi kļūst lielāki. Un tas paliks tikai vienīgi vieglāk, kad viņi paliek lielāki. Un, jā, man liekas, tādā ziņā dzīve Kuldīgā ir bijis ļoti labs stopkrāns ikdienai. Un ir sanācis kaut kā bišķi lēnāk to ritmu izveidot un adīt vairāk un varīt zupas. Tieši jau tāds Kuldīgas vēstnesis jau nedaudz pārvērties. Būt. Un īstenībā mēs esam 2 ģimenes dabūjušas Kuldīgi dzīvot, tā kā jā. Esmu, jā. Kaut kāda komisija jāņem. Jā, mēs smējamies, ka mums vajag kaut kādas nodokļu atvieglojums. Kaut ko tādu. Jā, bet es nezinu, es laikam pēc dabas esmu, nezinu, vai tas vārds influencers ir ar pluszīm vai mīnuszīm, bet viņš ir, kas viņš ir. Un es laikam pēc dabas tāds esmu, jo tad, kad ir kaut kas, kas man patīk, kaut kas labs, tad es to vienmēr visiem stāstu. Un man draudzenes tagad arī ada. Tāpēc, ka es vienkārši saku, nenormāli forši adīt, tā kā pamēģini. Un vairāk draudzenes, kas saka šadīt, tāpēc. Un visādi citādākas lietas arī, un arī ir Kuldīgi līdzīgi, kas vienkārši nevarēja aizvērties, kas jau teicu, ka draugi drīz beigs ar mani runāt, jo es vienkārši laiku saku, cik Kuldīgā ir labi dzīvot. Pārvācieties Kuldīgi. Un jā, tad kā joks, kā bišķiņ joks, bišķiņ patiesība, jā, mums ir draugi Kuldīgā no Rīgas, kas ir vākšies arī. Es tieši tagad atcerējos arī to otru lietu, ko es gribēju pateikt, bija tas, ka, ja tu nebūtu neko pateikusi par to zupu un adīšanu, vienkārši nepadalīsies. Tā ideja nekur arī nebūtu izgājusi, varbūt. Jā, iespējams, es viņu vienkārši būtu arī norījusi. Un varbūt kādam citam viņa būtu ienākusi prātā. Jā, es arī to dzirdēju, ka viņas tā kā ir kaut kur, tad kurš no viņiem paņem. Tas jau tagad ir tas aktuālais. Man viena sakotāja uzrakstīja ideālā mileniāļu meistarklasa. Un man liekas, tur varētu vēl būt ieraugu maizes cepšana, vēl istabas augu pārstādīšana vai kaut kas, kas tā kā tiem 30 plus cilvēkiem ir aktuāls šobrīd. Jā, bet man liekas, kaut kā man patīk dalīties ar lietām, bet tajā pašā laikā es cenšos atrast to balansu, kas ir tas oversharing, kur tu pārkāp kaut kāds jau savas ģimenes locekļu robežas, savas bērnu robežas, un kaut kā vairāk pēc šiem gadiem es cenšos vairāk tā kā, dalīties ar to, kas būtu aktuāls citiem, bet varbūt, ne ar visu savu dzīvi. Par apartamentiem, ko atvērāt šajā vasarā, tu arī pati viņus tā kā, pēc viesiem satīri, vai ne? Tas nebija tāds vārds, šitas ir grūtāk nekā es piedomājos. Man jau Aigars tagad smējās, viņš saka, tā kā vajadzētu to izmēģināt, tāpēc, ka es jau kopš mēs pārācāmies uz Kuldīgu, es Aigaram saka, mums vajag dzīvokli, mums vajag mazu dzīvoklīt, Airbnb, te taču nenormāli būs, te ir cilvēku pilns, viņi vajag, viss notiksies.
Un tad mums uzrādījās šāda iespēja Kaļķielas kvartālā kopā ar tur ir Aigara Overpriced studija, uzņēmuma studija, un blakus studijai ir arī durvis uz mazu apartamentiņu. Un tad, kad mums piedāvāja šīs telpas, tad mums likās ritīgi laba ideja. Es uzreiz ritīgi aizdegos, jo man likās, jā, šis tieši tas, ko es gribēju darīt. Es tieši gribēju izmēģināt, kāds ir. Un ka nav pašam jāpērk īpašums, tad principā mums bija viņš jāiekārto un jāpalaiž īrai. Un, jā, ritīgi traki. Ritīgi traki. Ļoti daudz atziņas pēc šīs vasaras, gan pozitīvas, gan tādas pārdomas rosinošas, jo tas nav tik skaisti, tas nav tik viegli, tā nav viegla nauda. Tā vispār nav nauda, ja mēs būsim atklāti. Jo ir jāsamaksā PVN, ko es nezināju. Ir PVN jāmaksā nevis kaut kāds tur mazais nodoklīds, bet reāli tev jābūt PVN maksātājiem. Veļas mazgātāja ir šausmīgi dārga. Es to darīju sākumā mājās. Es nokausēju veļas mašīnu. Tas ir vēl dārgāks. Mūsu drēbes pēc tam kaimiņi mazgāja kādu laiku, tāpēc es tagad vairs pat nemazgāju. Pēc katra viesu mainīt visu tā kā, pēc katru dienu. Jo pašā Kuldīga ir tā vienas dienas pilsēta, diemžēl. Un nenormāli čakarīgi, nenormāli daudz darba, ļoti dārgi. Ļoti dārgi pašizmaksas. Lai tas būtu izdevīgi, ir jāceļ liels cenas, kas Kuldīgā vasarā arī ir. Un daudz par to sūdzās, ka Kuldīgā redz ir tā kā jau tur Itālijā vai nezinu kaut kur. Un tad man gribas, es kad šo tagad dzirdu šīs frāzes, es bišķīgi man tā kā jāielpo, jo man gribas tā kā dot pretī tā kā jā, jo, lai vispār būtu apartamentu, ir tā, kā es teicu, tās ir milzīgas izmaksas, tas ir liels darbs, un lai tas būtu izdevīgi tiem, lai mēs varētu par samaksāt īri un komunālos par to apartamentu, kur cilvēki brauc palikt brīvdienās, ir jābūt augstām cenām, un citās valstīs varbūt tie noteikumi ir citādāk, vai citās valstīs, nezinu, ir lētāki komunālie, vai lētākas veļas mazgāšanas, vai lētāk apkopējiem alga, vai, es nezinu. Un tāpēc, jā, tie, kas brauc uz Kuldīgu, ja ir augsts cenas, tad tā vienkārši Tā vienkārši ir, tur neko nevar izdarīt. Un tagad atbraukt Kuldīgā ziemā var par 40 eiro palikt par nakti, tad ziniet, ka tas ir zem pašizmaksas. Tas nav tiem cilvēkiem izdevīgi. Labi, varbūt kāds ir atradis ceļu, kā kaut kā tur pišķiņ no tā arī nopelnīt. Es nesaku, tā nav. Vienkārši mēs sapratām, ka mēs pat nevaram ziemā tās cenas nolaist, jo tad sanāk, ka es maksāšu, lai tu atbrauc paliec manā apartamentā. Tā ir tāda varbūt puse, ko citi nezina, kamēr es to nezināju, jo mums Rīgā ir arī apartaments, mums Rīgā, bet tur ir pilnīgi cita lieta, mums tur pārsvarā paliek uz nedēļu cilvēki, kas ir uzreiz cita lieta. Šeit maksimums ir bijis 3 dienas, tas jau ir, pārsvarā ir 1, un vasarā tas bija katru dienu, pilnīgi katru dienu. Un tas ir forši, un man ir prieks, ka cilvēkiem patīk. Man ir prieks, ka mēs varam uzņemt cilvēkus, jo mums tas ir tas, kas mums ļoti patīk. Mums patīk viesmīlība, mums patīk uzņemt, mums patīk skaists interjers. Mēs tur esam arī ielikuši tā kā savu izdomu un savu tādu vīziju, kā mēs gribētu, lai tas viss būtu. Un tādā ziņā ir forši, tā ir arī lieliska lokācija, un mums ļoti patīk draugus uzņemt. Draugi brauc tagad biežāk ciemos, jo mums ir kur viņus izmitināt. Un tas viss ir tik forši, un tas ir tas, kāpēc mēs to darām, bet tagad mēs sākam domāt, kā kaut ko optimizēt, jo noteikti nākamās ar to vairs pati nedarīšu, sāksim ar to, bet tas atkal ir tā alga apkopējām, un tas, cik maksā apkopējām par apartamentu tīrīšanu, ir smieklīgi, tas ir šausmas. Es vienkārši, man tā kā necēs roka maksāt tik maz, diemžēl, bet tajā pašā laikā es saprotu, ka tas tev vienkārši brīvprātīgais darbs, tu samaksā apkopējai, tu samaksā veļas mazgātavai, tu samaksā nodokli, tu samaksā komunālos un īri. Kas tev tur un tur nekas nepaliek. Tā kā, tas ir tāds foršs entuziasma projekts, bet droši vien, ja gribas tā ritīgi nopelnīt, tad tur ir jāiet ar citu pieeju. Un tur, man vairāk tas ir tā, forši, mums ir dzīvoklītis smuks. Brauciet, palieciet, un tad pēc tam saprot, es neko nenopelnīju. Jā, bet tas noteikti gan maiznīcas projekts, gan apartaments, tas noteikti ir mums ļoti, ļoti pašiem bagātinājis vienkārši ikdienu. Ka tas nav viss, mums tas vispār nav par kaut kādu naudas nopelnīšanu vai kaut kādu milzīgu biznesa būvēšanu. Mēs vienkārši paši veidojam to savu ikdienu, kāda viņa būs.
Un mēs viņu esam izveidojuši tādu ļoti krāsainu un interesantu. Un mums pašiem vienkārši ir interesanti. Un jā, ir grūti. Nu, tā kā tīpaši, kad tas apartaments tur visu laiku bija jātīra, vai tur jāmanedžē kaut kas, vai tur kas. Bet vienkārši tik daudz, kas forši no tā arī ir, ka mums, tā kā, mums patīk ņemties. Visu laiku kaut ko. Kaut ko ņemties, jā. Ir visādas idejas, ko jūs tā kā realizējat. Ir vēl kāds, nezinu, sapņu projekts tev tāds galvā iekšā? Sapņu projekts. Laikam šobrīd pat nav. Es pārsteigtu. Nē, ir gan. Ko es runāju? Protams, ka ir. Jā. Es jau teicu, ka tā kā, tad, kad ir mazs bērns, tad ir šausmīgi grūti domāt. Jā. Man tā ir šobrīd. Tāpēc, ja man uzdot jautājumu, kuriem es neesmu domājis, tad man ir tāds jāpadomā. Es gribētu uzrakstīt grāmatu, recepšu grāmatu. Tā kā apkopoju, ko es tajos 10 gados esmu darījis dzīvē. Tieši virtuvē. Tas ir tāds projekts, kuru es atlieku visu laiku ar katru bērnu piedzimšanu. Visu laiku viņi dzimst, un tad jāatliek. Tas ir kaut kas tāds, ko es gribētu izdarīt, ko es zinu, kas prasa ļoti, ļoti daudz resursu, un tāpēc es gaidu tādu brīdi, kad tas būs iespējams. Jā, gribas atskatīties arī pašai priekš sevis tādu rokās taustāmu, kā teikt, nezinu, piemiņu par visu to laiku, kas ir aizvadīts virtuvē un darbojoties kulinārijas jomā. Jā, tas laikam ir tāds, ko es visu laiku atlieku. Citādāk, laikam, vēl tāda lieta, ko man arī gribētos uzsākt, ir online vairāk ar meistarklasēm un dažādiem digitāliem produktiem darboties. Arī tas ir visu laiku, to mēs esam tiesākuši, bet arī tas ir atkrits kaut kur saraksta apakšā tai dzīves. Bet arī gribētos, jā, lai meistarklases varētu būt kaut kāda online platforma, piemēram, un tad cilvēki varētu iegādāties un online mācīties un darboties. Tas ir arī kaut kas tāds, ko es gribētu attīstīt. Tas viss prasa daudz darba, daudz laika. Tas, principā, tas, kas pietrūkst grāmatai, ir laika resursi. Jā, laika resursus un arī finansiālais resursus, bet tas ir atkal, tur ir jautājums par atbalsta meklēšanu un tādām lietām, kas droši vien arī atkal ir laiks un enerģija un tas viss. Bet principā, jā, es vienkārši gaidu, kad mums dzīvē būs tāds varbūt brīdis, kad būs pišķi nomierinājusies ikdiena, kas es nezinu, vai pienāks, varbūt vienkārši jāsāk kaut kad. Bet negribas kaut ko iesākt, ko es zinu, kas nevarēšu pabeigt. Un tāpēc šobrīd es to esmu tā uzlikusi pauzītes, bet tas ir kaut kas tāds, par ko es sapņoju. Tev ir jau tā kā sarakstīts visas tās receptes, tev kaut kur glabājas? Nē, tā, tik ļoti es tam vēl neesmu pieķērusies. Kaut kad es senāk biju, bet es tā kā, kad man nav tā kā, man vajag kaut kāda konkrētība. Es no tiem cilvēkiem, kuriem tā kā, tad, kad termiņš deg, tad es varu darīt. Bet ja ka es varu tur 3 gadus par to sapņot un domāt, tad nē, es ceļam izdarīšu 5 citas lietas. Bet jā, es neesmu tam pieķērusies tā ļoti nopietni, tas vairāk ir tādā idejas līmenī. Protams, es tur pa vidu tur jau es 10 reizes pārdomājos, vai to vajag, vai to nevajag, kurš tur pirks, un tagad jau visiem tās grāmatas un kas, bet es vairāk domāju, ka tas ir vajadzīgs man pašai priekš sevis. Un varbūt arī maniem bērniem, kad viņi izaugs, ka viņiem ir kaut kāda kolekcija no mammas receptēm, man liekas, ir tik forši. Tas būtu tik forši. Jā, es priecātos kaut ko tādu no savas mammas. Viņai ir visādi rakstītās, kuras noteikti es tā kā pārņemšu arī viņas kodītus un tā. Jā, tas ir tāds. Bet kā es cenšos visu laiku savu bremzēt, ka es esmu periodā ar maziem bērniem, un visam ir savs laiks, viss pienāks, man būs savs laiks darīt tādas lietas. Es tāpat gribētu arī pastudēt nākotnē kaut ko vēl universitātē. Tos arī visu laiku tā kā bremzēju. Es dzīvoju pārielē no Kuldīgas, LU Kuldīgas filiāls. Tad, ja es izčakojos, bet tā kā pagaidām nav nekas, kas man interesē. Es domāju, es būtu forši pārielē pāriet. Tas nebūtu slikti, bet jā, pagaidām vēl kaut kādas tādas lietas nolikusi plauktiņā. Un man liekas, tas ir tas, ar ko ļoti daudz sievietes cīnās mūsdienās. Tas tā pašrealizācija un būšana par mammu. Un tad tev visu laiku ir tas konflikts, jo tu gribi būt perfekti abos. Tu gribi vienkārši abus. Tu gribi strādāt, tu gribi karjeru, tu gribi studēt, tu gribi augstāko izglītību, vēl ar hobijiem nodarboties, bet tu gribi arī būt klātsoša mamma.
Un tas ir, es teiktu, neiespējami. Mēs arī mājās ap 2 ar šo cīnāmies. Mums arī mazie ir mājmācībā. Un, tad ir tā, ka gribas būt ar viņiem, bet gribas arī kaut ko no šī darīt. Un tad visu laiku tu esi tāds ka tu kādam visu laiku dari pāri. Vai nu savējiem, vai nu tiem, kam tu esi apsolījis kaut ko izdarīt. Vai tā. Jā, tā ir. Un es esmu bijis tajā punktā, kur es ritīgi izdegu, jo es cenšos abas lietas. Un man bija ļoti grūti kāpt ārā no tās izdegšanas un ļoti grūti no tā atkopties. Tāpēc es tagad esmu sev uzlikusi, ka bērni ir tā prioritāte, ģimenes dzīve. Un tad, ja man sanāks, tad es kaut ko izdarīšu. Bet es neuzlikšu sev nekādu spiedienu, nekādu ekspektāciju pašai no sevis, ka man tas ir tagad jāaizdara šajā dzīves posmā, jo bērni ir vienīgais, ko nokavēt, ir bērnu bērnība. Viņi ir mazi, es pati sev to tagad saku, atgādinu. Viņi ir mazi īsu brīdi, un viņiem vajag mammu tagad. Es jau redzu, kā ir manam 8-gadniekam, kurš ir jau kļuvis tik patstāvīgs, ka viņam īstenībā daudz, kur jau visu kaut ko viņš ir pats, ko vēl mazie nevar. Un viņiem vajag man citā sfērā, citādākā ziņā, protams, joprojām, bet jā, tāpēc es cenšos sev visu laiku atgādināt, ka es nevaru būt perfekta tajās visās jomās, tāpēc es izvēlos šobrīd labāk. Un es tāpat neesmu perfekta arī tajā mammas lomā. Es esmu pietiekami laba, es neesmu perfekta. Bet jā, man visu laiku ir pašai sev jābremzē un pašai jāatgādina sev, kas ir tā man prioritāte šobrīd, jo īstenībā tas vārds prioritāte tas ir viens vārds, tas ir viens skaitlis. Tev nevar būt prioritātes, jo tas tā kā tad ir pret to pašu vārdu. Tāpēc šobrīd bērni, un tad viss tā kā pārējais, un es zinu, ka pienāks laiks, kad es varēšu tās lietas darīt. Un šis īstenībā uz dzīves posmu, tas mazo bērnu periods ir tik īsts brīdis, un dzīves beigās mēs to skatīsimies, mums liksies, ka tas bija vienkārši kā mirklis pagāja. Tagad esot viņā, tas liekas tā kā mūžīgi, ka viņi būs maz vienmēr, un tev nekad nebūs laika savām lietām. Bet tā jau nav. Un atrast kaut kā to mieru tajā, būt tajā mierā. Jā, samierināties, ka šobrīd esmu šajā sezonā un ka man nav jāmēģina vēl paspēt. Tad arī, man liekas, ir daudz vieglāk izbaudīt to sezonu. Jo es arī apzināti aizgāju prom no sociālajiem tīkliem vai kādiem darbiem. Man nekad nebija bijis bērnu kopšanas atvaļinājums. Ne jau tas, ka man tur ir bijis baigā karjeru un es tur tagad pelnīju baigo piķi, bet vienkārši tas, ka visu laiku ir bijuši kaut kādi projekti. Visu laiku paralēli ar Zīdaini es kaut ko darījusi. Vai nu viņš ir slingā, vai viņš ir kaut kur ar manu mammu kaut kur staigā, vai visu laiku es esmu tajā bijusi. Un bija tik forši vienkārši tā kā apzināti gulēt gultā ar Zīdaini kopā un vienkārši labākajā gadījumā palasīt grāmatu un būt bērniņam tā kā visu laiku blakus, visu laiku atsaukties uz viņu vajadzībām. Tas ir tik nenormāli forši, tad, kad tev galvā nav nekas cits, kas tev jādara. Protams, ja tev ir, es tur neesmu atbildējis tam uz e-pastiem, es neesmu tur izdarījis šito, vai man tur jāizsaka kaut kāds bildes, vai man jāuztais kaut kāda recepte, tad tas viss vairs nav, tad tev ir stress. Un, laikam, vairāk vajag skatīties uz to katru dzīves posmu kā uz posmu, nevis kā uz visu, tagad tā ir visu tā dzīve. Viss šitā tagad būs un šitā būs vienmēr. Un tad arī tiem nākotnes projektiem pienāks savs laiks. Bāc, man liekas, mums vēl un vēl varētu runāt visu kaut ko. Mums jāaicina tev vēlreiz. Es gribētu arī tavu vīru uzaicināt, jo 3 bērnu tētis apmēram līdzīgi vecuma un tam līdzīgi mums noteikti būtu par ko parunāt. Noteikti, viņš tagad kaut kur staigā ar mazo tā kā. Tā kā šis arī ir viens laika zaglis, ko es tev paņēmu. Nē, viss forši man patīk. Bet es ceru, ka tev izdosies piepildīt visus tos savus sapnīšus un plānus. Un, super, paldies, ka tu atnāci. Paldies, ka uzaicināji.